Man par tiem skolniekiem arī vislielākais šoks ir godīgi. Nu, bet tas nav šoks. Viņi jau bija pagājušajā gadā mājā Delfos, zina, ka 30,000 jauniešu 15 līdz 29 nestrādā, nemācās. Tas, protams, ir tur nedaudz samazinājies, bet vienmēr 30,000. Tā kā tu sūdzies, tev trūks darbinieku, man trūks darbinieku, 30,000 sēž uz dīvāna vienkārši. Tas sākās, individu un ģimeņu ietveros. Kurš pie tā ir vainīgs? Vecāki. Ne jau skolotāji. Kas viņus uztur? Tā, bet labi, runāsim. Par šo runāsim, jā. Jep. Ar atgriešanos no Amerikas. Starpatgriešanos. Jā, varbūt arī tad ir loģiski sākt ar mūža izglītību, kur Latvija nedaudz, laikam, 2 reizes atpaliek no vecās Eiropas, bet tu esi aizbraukus mācīties, pastāstīji, ko tu redzēji, kādi iespaidi. Droši vien mēs pieskarsimies droši vien arī daudz, kas notiek Latvijā, bet kas notiek Amerikā, par ko cilvēki runā, kas ir vēsmas? Protams, es tur esmu nokļuvusi ļoti specifiskā posmā, kurā es veicu pētniecisko darbu, primāri zina ar protestiem. Tas tāds, es saku, ļoti specifisks laiks, bet savādāk arī apmeklējot dažādas konferences. 2 tēmas, par kurām runā visvairāk, protams, ir AI un AI viena. Un tad ļoti daudz runā par mentālo veselību, jo teiksim tā, tās blaknes atstāja ļoti lielu iespaidu šobrīd uz darba spēku un arī universitātēs, pat teiksim, tādās Ivy Leagues universitātēs, Yales universitātes. Tas ir vēl Covid ietekmē, vai tas ir jau jauns? Tur ir kombinācija. Noteikti ir vēl Covid sekas, bet klāt nāk visi sociālie mediji un viedtālruņi. Līdz ar ko šobrīd jau ir pirmie štati, Florida, piemēram, kas ir aizliegusi vai nu sociālās medijas, vai vietālruņus, vai abus līdz 16 gadiem. Es zinu, ka Lielbritānijā šobrīd par to diskutē un daudzās citās valstīs ir iznākusi brīnišķīga grāmata, ļoti populāra šobrīd, Anxious Generation, NYU profesors uzrakstījis, kas tieši, kā saka, apskata visas blaknes, kādas jauniešiem ir, no visu šos blakus efekts pātrinātāji un bezatbildīgai sociālo mediju lietošanai. Cik bezatbildīgai? Bet aizliegts tieši skolas laikā, jā? Jā, no skolām vispār ārā, tur vienkārši bez jautājumiem. Bet arī neļaut lietot. Skaidrs, viss var izmantot podziņu tālruni, nav problēma sazvanīt vecāks, pateikt, kur tu atrodies, nosūtīt īziņu, bet, nezinu, mācības stundas laikā skatīties pornogrāfiju vai, teroraktus un tādā veidā konstruēt savu priekšstatu par pasauli vai dzīvot sociālajos medijos, kurā arī, kā saka, priekšstatu par to, kā tev jāizskatās un kas tev jādara. Teiksim, ļoti būtiski bojā jauniešu mentālo veselību. Un tad, protams, ir visa veida ietekme arī uz jautājumu, par ko mēs šodien runāsim, kas ir darbspēks un produktivitāte. Droši vien drīz būs, ieejot klasē, būs tā kastīte, kur telefons salikt. Es saprotu, ka ir jau virknē, bet es domāju, ka ies vēl tālāk. No kurienes nāk labāki cilvēki? No laukiem vai no pilsētas? No laukiem ar Atrāviju. Jā? Ar Atrāviju. Jo viņiem, tu redzi, ka viņi kaut ko grib, viņi ir cīnījušies, lai kaut kur nokļūtu. Viņiem ir kaut kādas ambīcijas. Ir arī, teiksim, kopumā daudz labāks darba spējas, darba kultūra, viņi ir pieraduši, palīdzēt no agra vecuma saviem vecākiem. Un tā kā, no
labākajām lauku skolām ar atrāvienu nāk šobrīd, manuprāt, labākie kadri. Es atceros, kad es arī biju maziņš, man bija visas vasaras laukos jāstrādā pa vēdera tiesu, un es tur kaut ko sūdzējos. Un tad man krustmāte teica, ka tu būsi vecāks, izaugs, tu sapratīsi un novērtēsi. Protams. Nē, nu kā, es savu pirmo darbu dabūju 11 gados. Wow. Aizgāju pati uz vietējo dārzniecību. Mēs drosmi pieklāvēt pie durvīm mājā. Teikt, sveiki, es gribētu strādāt. Es dabūju to darbu, lasīju visu vasaru puķzirnīšus, nopelnīju kaut kādu kabatas naudu. Ļoti priecājos, bet kaut kā iemācījies, kā pasauli ir iekārtot. Ka kaut kas jāizdara, lai dabūtu kaut kādu naudiņu. Kad ir katru dienu jāiet uz darbu, kad nevar neierasties. Labi. No laukiem. Tur visu. No laukiem. Tas vispār tāds interesants fenomens, jo, man liekas, no vienas puses vecāki, tad uzaugs tā pirmā paudze, Gen Z, kur auguši kā tādi siltumstādiņi, tā kā nedod Dievs, viņi tur kāds, nezinu, aizskars, satraumēs, paskatīsies, ne tā, visi vainīgi, skolotāji vainīgi, klases biedri vainīgi, valsts vainīgi un tā tālāk, un reizē paralēli, tā kā viņi sēž tajā internetā, kur faktiski tev nav nekādas kontrolas, tikpat labi tur, nezinu, tur seksuālās varmākas vai jebkas cits, tas viss tur ir, pilnā klāstā, un par to tā kā neko nezinu. Bet, tas varbūt cits temats, bet tam īstenībā tas ļoti interesanti, jo par to ļoti daudz runā arī produktivitātes kontekstā, jo ir arī dažādi veidi pētījumi. Tam pašam Pasaules ekonomikas fórumam, Harvard Business Review bija liels raksts par to, cik ekonomikām izmaksā, teiksim tāds, anglicismu izmantojot, neadresētas mentālās veselības problēmas. Diezgan daudz. Latvijas gadījumā tas aprēķins bija kaut kāds 3,5 vai 3,7 no GDP. Iedomājieties, ja tas pāriet izaugsmē vai pienāk klāt mūsu cipariem. Es redzēju arī interesantu pētījumu, kad tas short attention span, kad ir kā īsu laiku var nokoncentrēt uzmanību, ka tas ir viens, kā saņemt informāciju, bet arī viņi, kad aiziet strādāt, viņi arī nevar sagaidīt, viņi arī grib ātri rezultātu. Tā kā tas var būt arī pretējs efekts. Nē, bet tev tas liekas labi? Ja vārds sakot, nav pacietība ilgi gaidīt un gribās ātrāk sasniegt rezultātu, tas varbūt arī nav tik slikti. Zini, es neesmu pārliecināta. Man liekas, neko vērtīgu šajā pasaulē ar atsevišķiem varbūt izņēmumiem nevar panākt ātri un bez sāpēm. Un man vismaz, es nezinu, kā tev pieredze, skaidrs, ka ir brīnišķīgi jaunās paudzes, arī darbinieki, arī man. Un tā, bet cik nav bijušas darba intervijas, uz kurām neierodās, un to visi darbdevēji saka, un pat neuzskata vajadzīgi pateikt, ka nebūs vai, nezinu, meklē darbu un pasaka, ka nestrādās pilnu slodzi, jo man vajag laiku sev, un tad tu nesaproti, kur tieši tev 21. gadā vajadzētu laiku sev. Tur ir daudz dažādas lietas, tā kā skaidrs, kad ir labi, ka viņi nāk ar daudz augstākām digitālajām prasmēm, visiem, lielākai daļai esmu tā kā ir labas angļu valodas zināšanas, un ir kaut kāda izpratne par kaut kādu, varbūt pasauli plašāk, bet darbspējas ir daudziem ir daudz mazākas, un viņi netiek ar sevi galā. Es īstenībā biju, ja mēs jau sākām par jauniešiem, es īstenībā biju diezgan šokēts. Atsakot, es apskatījos datus par jauniešiem, atsakot, 18,000 pabeidz pamatskolu, atsakot, tad tālāk no tiem 18,000 4 nemaz netiek. Viņi paliek ar pamatskolas atestātu. Tad ir 5,000, kas netiek tālāk par vidusskolas izglītību. Tā jau ir puse no visiem studējošiem. Puse neiegūst nekādu izglītību. Tad ir 4, kas iegūst profesionālu izglītību, un 5, kas iegūst universitātes izglītību. Atsakot, mēs jau pusi pazaudējam startā. Es tā kā biju diezgan šokēts, kāpēc tā kā īsti tā kā par to neviens nerunā, tie normāli dati? Tie, teiksim tā, ir un nav normāli dati, teiksim, uz tā Eiropas kopējā fona mēs neizskatāmies maz tik slikti. Teiksim, Dienvidvalstīm ir daudz lielākas problēmas, bet skaidrs, ka Latvija ir tik maza, dzimstība ir bijusi tik maza, ka mums būtu no katra jaunieša jāizspiež maksimums, ne tikai domājot par teiksim, katra individu dzīvi un vērtību, vai ne, bet arī tīri ekonomiski. Tu zini, darbdevēji ir absolūtā izmisumā, jau kuro
kuro gadu, un fakts, šo statistiku es nebiju dzirdējusi, bet man liekas, arī Delfos pagājušā gada maijā bija raksts, ka 30,000 jaunieši vecumā no 15 līdz 29. Tie, kas varētu strādāt, mēs nerunājam par 14-gadniekiem bērniem vai 13-gadniekiem, bet tad 30,000 jaunieši nestrādā, nemācās. 30,000. Tā, jautājums, ko viņi dara? Un mans jautājums ir, kas viņus uztur? Visdrīzāk vecāki, jā. Un tas ir tas, kur arī es, piemēram, arī kaut kā es personīgi apņēmusies, ir ļoti viegli vainot visā valstī izglītības sistēmu, skolotājus un tā tālāk. Kas tos 30,000 uztur? Kā var būt, ka ir pienācis tāds brīdis, kad ir ok nemācīties, nestrādāt? Droši vien arī vecāki ir tie, kas ļauj bērniem arī neiet tālāk mācīties, kas saka, ok, ir pamatskola, ok, vidusskola, ir ok, ka tu nemācies tālāk, tā kā tas droši vien arī jautājums pie vecākiem. Bet man liekas, Igaunija ir spērusi ļoti labu soli, šobrīd tur iniciatīva noteikti ar likumu, ka tev ir jāmācās līdz 18 gadiem. Tas nozīmē, tādā veidā viņi cer šos, kas ir attiecīgi apstājušies pie pamatskolas, pie vidusskolas, ka viņi tomēr viņus tā teikt, ar varu piespiež vēl 2 gadus mācīties un cerot, ka viņi jau kļuvuši apzinātāki un tad viņi tomēr turpinās to. Kā tu skaties uz tādu iniciatīvu? To es nevaru komentēt. Es jau neesmu arī izglītības eksperts. Tā mani izpratne vai interese par izglītības lauku saistās tikai un vienīgi darbspēka kontekstā. Ir milzīgas problēmas ar reģionu skolām. Tāpēc arī plāns par skolotīkla optimizāciju atkal nevaru komentēt to, cik viņš ir labs vai slikts, bet tas, ka kaut kas ir jādara tajā sakarā, jo tu redz arī pēc eksāmena rezultāta, ka tā atšķirība starp lauku skolām un pilsētu, jo īpaši Rīgas skolām ir dramatiska. Tas nozīmē, ka lauku skolu bērni atpaliek, un mēs to vienkārši nevaram atļauties. Un skaidrs, tas ir daudz kompleksāks jautājums, tur ir arī lielāka nabadzība, un tur vēl visādas lietas. Kā to risināt, es tev nevaru pateikt. Es domāju, tā skolu tīkla optimizācija ir viens no soļiem obligātums attiecībā uz vecumu posmu, tas 15 līdz 19. Ja Igauni to dara, es domāju, ka ir labs pamats tam sekot, jo Igauņu izglītības sistēma šobrīd līdztekus Somu izglītības sistēmai daudz kur parādās kā tāds labs piemērs. Tā kā, kaut ko viņi ir pareizi izdarījuši jau pēdējos daudzus gadus. Man liekas, ka tas, ar ko viņi atšķirās, ka viņi dod ļoti liels pilnvaras tieši direktoriem un skolotājiem, ka viņi pasaka, kas ir jāiemācās, un jūs varat pielāgot, kā jūs to mācāt, nevis kā mācīt. Tā, man liekas, tāda ir galvenā atšķirība. Labi. Bet, ja mēs atgriežamies, tu minēji, kad darba devēja izmisumā. Kas trūkst? Kas netrūkst? Godvārds, trūkst visu veidu balto apaklīšu, zilo apaklīšu. Šobrīd tiešām ir reta tāda, profesiju, kuru netrūkst. Ir, protams, pārprodukcija sociālajās zinātnēs un to jauniešu skaitā, kas īstenībā absolvē bez konkrētas profesijas, bet savādāk, darba sludinājums, statistika parāda, ka tie 2 lielie bloki ir viss, kas saistās ar pārdošanu, un tur arī mums tāda varbūt nelieli nācijas aizspriedumi, jo, pārdošana nav, lai kaut ko ietirgot, iepārdot. Viens nesaprot, ka nav iespējams nekāds bizness bez pārdošanas. Ne tikai bizness nav iespējams. Un īstenībā jau tāda pārdošanas, viena lieta, kultūrā liela aizsprieduma, tas nav mums, kā saka, raksturīgs, bet otra lieta, ka to jau daudz kur arī nemāca. Tas ir viens un vispār vislielākais bloks ar atrāvienu. Viss, kas saistās ar pārdošanu, no pārdevējiem, klienta apkalpošanu līdz pārdošanas direktoriem, pārdošanas, kā saka, pārstāvjiem pasaulē, tā kā nolīdz. Un tad otrs, protams, ir viss IT pozīcijas. Trešais ir dažādi veidi projektu vadītāji, un tad jau tur aiziet.
tur dažādi veidi finanšu pozīcijas, tur 4% no darba sludinājumiem, vēl kaut kas, tāpat kā grāmatvedība, mārketings. Bet tie 2 lielie bloki ir pārdošana un IT. Bet tas ir balstoties uz tādiem CV online, CV market. Tad ir, protams, paralēlā pasaule, kas ir SSLV un zilās apaklītes, kas arī ir vajadzīgi. Viss būvniecības sektors valstī, dramatiski vajadzīgi skolotāji, dramatiski vajadzīgi veselības aprūpas darbinieki. Kā saka, you name it. Labi, bet vai tad nevar arī teikt, ka tas mākslīgais intelekts, kas nāk virsū un automatizācija, ka tas arī būs kaut kāds risinājums, jo vēl var par cilvēku kapitālu runājot, tur tikai, man liekas, ir kaut kādas, var teikt tā, sliktas lietas, var sakot, cilvēki mums paliekam mazāk, mēs paliekam vecāki, Rīgā cilvēki paliek mazāk. Var sakot, var turpināt kaitīt, bet ja mēs skatāmies uz mākslīgo intelektu, vai tad tomēr tā nav kaut kāda iespēja? 100%. Un es uzskatu, un neesmu vienīgā, ka tā ir milzīga iespēja. Un tieši tādām mazām valstīm, kur pretēji Amerikai nevarēs katru gadu piesaistīt pasaules labākos studentus, Latvija izceļās ar zemu produktivitātes līmenī. Un skaidrs, ka tas lielā mērā atspoguļo nepārāk attīstītas ekonomikas un industriju uzbūvi. Bet pat skatoties uz šīm pieprasītākajām balto apaklīšu pozīcijām, piemēram, pārdošana un IT, tā kā AI ir atbilde pusē no šīm pozīcijām. Bet kas ir interesanti, atkal jau, ja tu analizē mūsu lielāko darba sludinājumu portālus, tad tu redzi, ka tā īstenībā tādā teiksim, no pagājušā gada 1. decembra mēnesī parādās vidēji tikai kaut kādas 40 vakances, kas prasa, vai darba sludinājumi, kas prasa kaut kādas zināšanas šajā jomā. Protams, tur vienmēr ir jautājums Vista Ola. Es prasīju Accenturam, kāpēc tik maz. Viņi saka, nav jau ko ņemt. Bet kā tad viņi radīsies arī? Tā kā tur iet tā uz riņķi viss tas tāds. Bet, īsumā tā ir milzīga. Pirmkārt, tas ir jādara jebkurā gadījumā, jo mēs vienkārši atpaliksim vēl vairāk. Bet uz to var paskatīties arī kā uz milzīgu iespēju. Mēs tur rīkojam, lielo talku. Man liekas, būtu jātaisa, lielā AI talka, kur vienkārši visi apņemās visās vecuma grupās vienu dienu sēdēt kaut vai ChatGPT un viss. Jo tur, starp citu, no nulles līmeņa līdz kaut kādai elementārai spējai viņa ikdienā rīkot, var nokļūt, 8 stundās. Ļoti ātri. Es, piemēram, parādīju, kā viņa lietot savai mammai, kurai drīz 70, un viņa lieto manu meitu, kurai 6. Jā, tagad jau arī ar balsi var lietot, līdz ar to latviešu valodā prasa jebko. Jā. Tā kā un tā, bet skaidrs, ka, teiksim tā, viena lieta ir viņa sākt, teiksim, ikdienā lietot katram, un otra lieta, protams, ir, sakārtot veselas sistēmas un procesus, zvanu centrus, kur ir lielais skaits cilvēku un vēl daudz citas funkcijas. Uzņēmumi pie tā strādā šobrīd ļoti, ļoti aktīvi. Un tas jau nesākās, kā mēs zinām, ar ChatGPT. Optimizācijas process notiek jau cik vairāk kā 10 gadus arī Latvijā ļoti, ļoti aktīvi. Labi, tad droši vien daudz cilvēku domā par to, ja atņems to darbu, ko es darīšu, to jau var izdarīt, to var izdarīt, kas tad man jāmācās? Kas tad būs varbūt tās prasmes, kuras vēl joprojām būs pieprasītas, un kas būs tie cilvēki, kas būs pieprasīti? Skatoties garākā perspektīvā. Nē, tur ir daudz lietas, ko šajā sakarā teikt. Pirmā lieta ir tas, ka Latvijā īstenībā vislielākais iztrūkums ir nevis augstākā izglītībā, kur mums ir liels iztrūkums, bet proftehniskajā. Proti, santehniķi AI nenomainīs. Sanitāru slimnīcās AI, varbūt roboti kaut kādā brīdī, es nezinu kurā, bet tik ātri nenomainīs. Tā kā, teiksim, tas cilvēku faktors nekur nepazūd, mēs novecojam, vajadzēs arvien vairāk, es domāju, gan fizisku atbalstu, gan cita veida sociālu atbalstu. Tas noteikti ir viens bloks. Otrs bloks ir slavenais citāts par to, ka nevis AI atņems tev darbu, bet kāds, kam ir AI zināšanas. Skaidrs, ka viss, ko AI
rada, ir jāpārbauda, un viņš jau pats neko nerada. Nu, tā kā viņš dara to, ko tu viņam liec darīt. Jā, kā teica Evalds Urtāns, mums iepriekš pieminētais, var sakot, AI spēju reizinātājs. Ja var sakot, nav ko reizināt. Tieši tā. Nē, ļoti precīzi, līdz ar ko es domāju, skaidrs, ka šobrīd arī programmēšana ir kardināli mainījusies. Bet tev, līdzīgi kā pirms tam, vajag pamats matemātikā un saprast pamats programmēšanā, lai varētu darīt to tikai neslīdzinām ātrāk. Programmēšanā tagad ir interesanta tendence, tagad attīstās tie programmēšanas aģenti, kuriem tu uzdod, ko viņiem darīt, viņam ir ierobežots apraksts, ko viņš var darīt, bet vēl projām tev jābūt zināšanām, lai tiem 10 dod uzdevumus, viņus pieskatīt. Tu vari programmēt, negluži 10 reizes ātrāk, bet uz to iet, lai tā būtu, bet vienalga tev jāspēj viņu kontrolēt un jābūt zināšanām. Protams. Nē, un tur, ja mēs vēl tālāk ejam, kas, man liekas, Sams Altmans teica, ka vēl mūsu dzīves laikā mēs redzēsim viena cilvēka, 1 miljardu kompāniju. Proti, ka tu kļūsi par tādu solo uzņēmējs. Jā, radošo ģenerālistu. Vai ne? Teiksim tā, tev ir jābūt tām bāzes zināšanām, bet, kā saka, ar AI palīdzību tu viņus visus var reizināt neskaitām daudzas reizes. Un manuprāt, tā ir milzīga iespēja Latvijai, milzīga. Bet ir jābūt lielam fokusam uz tēmu, un es lieku vienmēr klāt arī to mākslus vai stīmu. Ir jābūt tiem pamatiem, jo bez tiem tu nevari nekādi. Un tad jau tur visādas nianses, bet bez darba es domāju, ka nepaliks vismaz tie, kam strādā galva un darbspējas. Man liekas, arī es redzēju ekonomikas ministrijas plānus, ka viņi arī grib likt tieši uzsvaru uz STEM. Tas arī kaut kādā ziņā loģiski, ja mēs skatāmies, ka nākamajos 5 gados, kaut vai tā, ja izdosies pusi automatizēt, tad tie, kas to var automatizēt, ir tā kā STEM studenti un tās arī tās zināšanas, kas būs nepieciešamas. Es vēl arī pastījos, panalizēju to Pasaules ekonomikas fórumā prognozi, un es atkal redzēju, ka pirmajā vietā prasmes, kas būs nepieciešamas, tieši radošās prasmes, kas, man liekas, kad līdz šim bijušas kaut kādas matemātiskās un loģiskās, tad tagad ir izvirzījušās priekšā kreatīvās prasmes. Jā, zini kā, tur ir jāskatās. Otrajā vietā vēl projām ir analītiskās, un trešajā ir teka zināšanas. Jā. Ir būtiski nianses. Šos datus balsta uz lielu uzņēmumu HR vadītāju aptaujām. Tajā līmenī tu strādā lielās sakārtotās struktūrās, kur tu mēģini saprast, kā no 97% tikt uz 98%. Un tajā līmenī tev vajag radošumu, tev vajag kritisko domāšanu, analītisko domāšanu un tā. Teiksim tā. Tas nemaina to, ka masās vēl joprojām pietrūks bāzes zināšanas. Tas, ko tu minēji, tās tā saucamās soft skills, un tas ir jau nākamais līmenis, bet bieži vien, ja nezinu to secību, viņu paķer un saka, vāks, mums vajadzētu vēl kādu mūzikas skolu vai vēl kādu mākslas skolu. Tas tā nestrādā. Ir zināma secība tām lietām, un šis apraksta to augstāko līgu, kurā ir sakārtotas sistēmas, procesi un biznesi, un kurā tu mēģini tikt vēl tālāk. Bet ar visu to ir liels risks, vai ne? Bet, es domāju, Latvijā nav risks, vai ne? Bet skaidrs, ka mēs redzējām arī Amerikā, ka teiksim tā, aizgāja milzīgs fokus uz tēmu, uz testēšanu, mākslas izglītība tika izmesta ārā no skolām, pakāpeniski jau no 70. gadiem. Un tam ir blakus efekti. Jo tomēr tas ir līdzīgi kā organismā. Ja tev liekas, ka tu varēsi visu mūžu kačāt tikai labo bicepsu, tu būsi diezgan kroplis. Tā ir vesela ekosistēma, un mākslām tur ir liela nozīme. Piemēram, matemātika un mūzika ir tik ļoti saistīta, ka piemēram, tāpat mūzikas izglītība ir
milzīga ietekme gan uz to, kā tu performējies, nezinu, tā pašā matemātikā, bet arī uz, zinām, darbspēju attīstīšanu. Proti, spēja ilgstoši darīt kaut ko, kas tev varbūt nepatīk. Līdzīgi kā sportā. Tas ļoti svarīgi. Un tāpēc viss ok ar STEMu, bet nedrīkst aizmirst to komponenti, kas ir mākslas un radošums, kas saistās. Es piekrītu. Man tev interesants jautājums. Ja mums jāuzstājas cilvēka kapitāla un tad ātrā SWOT analīze. Kas ir stiprās puses, vājās, draudi un iespējas? Stiprās puses noteikti ir tās, ka mums ir kopumā tomēr diezgan izglītots darba spēks ar kopumā diezgan augstu darba ētiku. Lai arī puse nepabeidz, neiegūst nekādas izglītības. Tā ir laikmeta zīme. Okay. Ar to cīnās visi. Es uzskatu, ka mēs to nevaram atļauties, jo mēs esam mazi, pie tam ģeogrāfiski atrodamies tur, kur mēs atrodamies, bet kopumā, teiksim, tas komplekts, viņš nav slikts, un mums ir pamats arī lepoties, vai vismaz būt pateicīgiem. Vājā puse, protams, ir demogrāfija nepielūdzama. Atkal mēs šajā ziņā ne ar ko neizceļamies, bet tomēr varbūt zaudējam nedaudz ātrāk cilvēks nekā, piemēram, tie paši igauņi, vai ne? Kas, dzimstība plus mīnus tikpat zema, vai ne? Bet, tomēr viņi piesaista ārvalstniekus labāk, ir spējuši Ukraiņus labāk integrēt. Jā, var sakot, es skatījos, ka uz Igauniju un Lietuvu gadā imigranti atbrauc 24,000, uz Latviju tieši 2 mazāk 12,000. Bet tas ir saistīts ar kopējo ekonomikas attīstību. Viņi atbrauc, jo viņiem ir darbs, saproties. Un tad, protams, viss pārējais, teiksim, dzīves kvalitāte, cik mēs esam toleranti pret ārzemniekiem, tas jau pēc tam tur aiziet. Bet viss sākās ar to darbu. Un skaidrs, ka Igauni gāja to ceļu, kas bija Techs IT, cik viņiem 10 unicornu, viņiem visiem vajag darbinieks. Leiš izvēlējās sākotnēji pēc 2009. gada to Global Business Services pakalpojumu centru ceļu, pret kuru mēs bijām vienkārši nepiedodami aroganti. Vienkārši mums likās, tas taču ir vienkārši mērkaķi darbi. Mēs gaidīsim, ka pie mums nāks tur, nezinu, genome sequencing, augstas pievienotās vērtības biznesa. Loģiski neatnāca, jo nav iemesls viņiem nākt. Un tikmēr Leiši sāk ar bāzes funkcijām, kas bija zvanu centra lielā daļā, līdz gāja augstāk, algas izlīdzinājās, vienkārši darba aizgāja, palika sarežģītie darbi. Darbinieki iemācījās noteikti uzņēmumu kultūru, redzēja, ka aizstās sakārtotas sistēmas, dibināja savus uzņēmumus, un tā tālāk. Skaidrs, ka Leišiem arī ir liela komponenta uzņēmēja darbības, ir daudz vairāk vietēji uzņēmēji. Bet pabeidzot stāstu par SWOT-u, tā demogrāfija diezgan nepielūdzama. Tā ir problēma. Problēma ir tā, ka mums ir, manuprāt, diezgan liels darbspēka rezerves tieši vecumā no 55 plus, kas ir saistīti ar veselības problēmām un primāri vīriešu auditorijām. Man liekas, vīriešu mirstībā mēs esam 2. vietā vispār. Un arī, man liekas, mēs jau pieskāramies arī alkohola lietošanā, arī esam 1. vietā. Es ceru, ka tas ierīkot topi, kuru mēs varam. Šo kompāniju, bet tur ir problēmas. Digitālās prasmēm vajadzētu būt augstākām, uzņēmējdarbības līmenim, riska tolerancē. Es teiktu, tas ir pie tām vājām pusēm, bet, kā saka, visu to, kā es minēju kā mīnus, es minētu arī kā iespējas. Tas ir tas, ko Amerikā man visu laiku atgādina. Katru reizi, kad es par kaut ko sūdzos, viss saka, bet tas taču ir brīnišķīgi. Tā ir milzīga iespēja. Es domāju, uz to tā arī vajag skatīties. Lielie riski, protams, ģeopolitiskā situācija, un tas, diemžēl, nemainīsies tuvākajā laikā. Tā kā kaut kā mums būs jāiemācās ar to sadzīvot. Bet es esmu, piemēram, ļoti optimistiski. Man liekas, ka mēs jau dzīvojam, nezinu, tu vienmēr salīdzinies ar to 1% pasaules vislabāko valstu un nekad nesalīdzinies ar tiem 98%. Un skaidrs, ka vienmēr vajag vilkties uz augšu, nevis priecāties, salīdzinoties uz leju. Bet man liekas, mums ir jāmaina attieksme pret to valsti. Valsts ir vainīga pie visa, cik redzot, pie veselības
sistēmas problēmām, pie izglītības sistēmas, pie investoru piesaistes, pie mazā uzņēmēja darbības līmeņa, bet kas tad visu to veido? Nu, tik mazā valstī es to arī nepārliktu droši vien uz iedzīvotājiem, bet tas ir tāds vismaz sadarbība. Jā, bet nu, tad vismaz 50-50, jo arī visos šajos pārmetumos, es nezinu, to pašu veselību tikko runāju. Skaidrs, ka pietrūkst ārsti, visādas neefektivitātes un vēl visādas lietas, bet pats redzēju, cik daudz ir atteikušies no alkohola lietošanas, cik daudz no cukuru lietošanas, cik daudz Latvijā sporto 3 reizes nedēļā. Man liekas, ka 5%. Dānijā 70%. Jā, tā. Un tad es domāju, ko te jūs pārmetiet? Ko jūs pārmetiet? Sāc ar sevi. Jo es domāju, ka tā ir vēl viena tāda lieta, ka arī es esmu vēsturiski vienmēr skatījusies no visu tā no makro, vai ne, un tad uz leju, vai ne? Bet īstenībā jau no puses, ja tu netiec pats ar sevi galā, ko tu vari gaidīt no valsts? Ja tu netiec galā savu ģimeni, vai tu nevari palīdzēt saviem tuvākajiem, kāpēc lai kaut kas attīstītos? Mūsu lokā arī uzņēmēji. Mums ir katastrofāls uzņēmēju trūkums. Un nevarētu teikt, ka valstī tur būtu kaut kāda liela loma. Ja godīgi. Visdrīzāk, jā. Tad tas uzņēmēju darbības gēns kaut kur viņš, nezinu, droši vien baigi tālu atpakaļ skatīties, bet 2009. Man liekas, bija tā kredita tas bija kaut kāda tāda problēma, ka visi uzņēmīgie nodarbojas ar nekustamo īpašumu, tad viņiem visu atņēma, ielika visos reģistros, un tad tā droši vien ir. Bet uz to visu nevar norakstīt, bet tas ir kaut kāds viens no. Parunājam par algām Latvijā. Kas notiek ar algām Latvijā? Tur vēl joprojām salīdzinām ar Lietuvu un Igauniju, kur vēl ar pārējo Eiropu mēs ievērojam atpaliekam. Ir bijis milzīgs spiediens tieši pagājušajā gadā, viņas ir būtiski kāpušas, un skaidrs, ka darba devējs šobrīd neredz arī, ja tev nepaplašinās būtiski biznesa un nepaukstinās efektivitāte. Jā, ja nav produktivitāte, uz kā pamatu cels. Rēķini, lai tu cels, bet daudz ir tik un tā bijuši spiest, jo tā inflācija ir bijusi tik liela, ka daudz darbinieki nevar iztikt, citi ceļ, un tu esi spiests. Tā kā arī tas tāds sarežģīts jautājums, bet es ceru, ka ekonomika attīstīsies, radīsies jauni uzņēmumi, kas pelna tik labi vai kur bizness ir tik labs, lai tās algas varētu celties. Ir tur zināma problēma arī ar bērnu kopšanas maternitātes atbalstiem. Proti, varbūt ir kaut kas pamainījies, bet tad, kad man pirms 2 gadiem piedzima Lars, valsts atņēma 70% mana pabalsta, tāpēc, ka es izdomāju atgriezties darbā. Tevi soda kā sievieti finansiāli, ja tu izvēlies atgriezties ātrāk darbā. Bet jūs padomājat, kas notiek ar sievieti, ja viņai, piemēram, ir 3 bērni un viņus katru bērnu paņēmis pusotru gadu pārtraukumu darbā. Faktiski tu atgriezies kādā 0 punktā prasmu ziņā. Prasmju, kontaktu, karjeras ziņā, jā. Līdz ar ko tas ir viens no tiem gadījumiem, kur es domāju, viņi ir gribējuši tikai labu noteikti, un skaidrs, ka šādā veidā mēģina kaut kādu demografijas jautājumus risināt, bet īstenībā panāk pretējo efektu. Labi, padomājam vēl par to augstas pievienotas vērtības imigrāciju. Tad par trešo valstu tur tā kā aptuveni skaidrs, tur jāvērtē, jāskatās, tāpat vajag, bet kā tos, varbūt tev ir kaut kādas labas idejas, kā tos augstas pievienotās vērtības imigrantus piesaistīt Latvijai? Mēs ar to esam arī praktiski strādājuši. Ardi izveidoja Work in Riga portālu. Mēs esam Lijā taisījuši relokācijas gidu priekš ārvalstniekiem, bet es zinu to uzņēmumu realitāti. Un tur ir tādi vairāki faktori. Pirmkārt, vispirms vajag tās darba vietas. Un tur ir tāds atkal jau vista ola moments, ka tāpēc man liekas, Leiša izdarīja brīnišķīgi.
Viņi vienkārši sākumā viņiem bija fake it till you make it. Proti, vienkārši nāciet, viss būs. Tas, ka beigās atnāca. Un nav tā, ka ir daudz darbinieku Lietuvā, un tur ir teiksim, ļoti grūti atrast darbinieks. Bet vienkārši pārliecināja, ka viss būs. Tad ir šīs darbvietas. Tad, kad viņi ir atnākuši un ir vajadzīgs darbinieki, kaut kā tu viņus atrod. Pats zini, vajag, atradīs. Un tad sākās kaut kādi ļoti metodiski, mēģināja viņus uzrunāt. Un skaidrs, tā ir Indija, tās ir daudz citas valstis arī. Tad tur sākās pirmie mini izaicinājumi, un tie saistīti ar PLMP. Likuma kontekstā mēs pat tik ļoti neatšķiramies no Lietuvas, Igaunijas. Vienkārši mēs tam pieejam ļoti birokrātiski, un daudz no šiem pieteikumiem tiešām marinē. Un nesaprot to, ka mūsdienās pieprasīts darbinieks var strādāt jebkur. Tas pats indietis var strādāt uz Ameriku, uz Spāniju, viņš ir pieprasīts visur. Un viņiem nedara tas, ka viņiem ar to savu izglītības apliecinājumu dokumentu ir jātriecās pāri pusē valsts, kas atvainojas milzīgi, lai tieši tajā dienā, tajā stundā vēstniecībā iesniegtu to savu papīriņu, kurš pēc tam ar diplomātisko pastu brauc 2 mēnešus uz Latviju, kur arī varbūt izrādīsies kaut kas ir, kaut kas nav. Proti, viss tas process arī ir bijis tāds pabirokrātisks. Tur viņš būtu bijis jāpieņem. Ekonomikas ministrijā bija jauns plāns. Viņi iepriekšējais, man liekas, rezultāts bija vidēji 6 mēneši, bet tad man liekas, ka jau viņiem ir plāns kaut kas līdzīgs. Viņi no Zviedrijas apstījās, ka tur, man liekas, 30 dienās. Viņi uztaisīja arī pirmo zaļo koridoru caur Lijā atsevišķiem uzņēmumiem jau pirms kāda laika. Tas jau bija super. Bet, es domāju, tur ir jāiet uz priekšu. Un tad ir tā trešā komponente, kas ir par tiem dzīves apstākļiem. Teiksim tā, skats, ka mēs esam jauna valsts, pēcpadomju valsts, un mums ir aizspriedums par citas ādas krāsas cilvēkiem, lai cik tas šausmīgi nebūtu. Tas ar laiku mainīsies, bet viņiem bieži vien ir grūti izīrēt savu dzīvokli. Bet viņiem mēdz izturēties neganti sabiedriskajā transportā. Viņiem ir ļoti grūti izturēt 6 mēnešus tumsā. Un ir daudz, kas atbrauc, un pēc tam saprot, ka viņi vienkārši nevar. Viņi brauc projām. Bet es domāju, ka tas arī tāds kritiskās masas jautājums. Tad, kad viņi jau te būs, 20,000, viņiem būs savas arī kopienas, būs dzīvokļu izīrētāji, kas sapratīs, ka tā ir milzīga iespēja un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka mēs tur nonāksim, bet varētu ātrāk. Tas vienīgais. Okay. Labi, vēl ir liels bloks, saucās mikropunkti. Saka, ja mēs saprotam pareizi, tad nākamo 5 gadu laikā viss automatizēsies un pusēji būs jāiegūst jaunas zināšanas. Tad attiecīgi viņi droši vien nevarēs iet un vēlreiz stāties universitātē. Varēs. Droši vien, ka daļa varēs, bet daļa arī nevarēs atļauties. Tāpēc, man liekas, tie mikropunkti īstenībā ļoti labi iespēja, jo tu vari darīt pēc darba, tu vari darīt brīvdienās. Kursi, ja? Jā, ka tu vari to izglītību sadalīt mazos gabaliņos un iegūt. Kā tu redzi, vai tas ir kaut kas Latvijā jau attīstās, vai... Attīstās lēnā garā un ir liels spiediens arī universitātēm, kuras tiek uzturētas no nodokļu maksātāju naudas, radīt darba tirgumu arī piemērotas šādas mūža izglītību programmas. Tas tā lēnāk, jo es domāju, tas mūža izglītības sākums Latvijā bija ļoti nepareizs. Tas plenāri saistījās ar hobiju izglītību un ir liels arī valsts kontrolas ziņojums par to, cik mums tas ir izmaksājis, un tas ir diezgan dramatiski, jo uzņēmēji, es tā skaitā kopā ar asociācijām Ficil un Amčam par to runāju 4 gadus, un mums teica, ejiet ieskrieties, jums nav pierādījumu. Tagad ir, un redzēsim, kas mainīsies, bet... Man liekas, tieši notika kaut kāds pārmaiņas tur. Es ceru. Es ceru. Labāk vēlāk nekā nekad, bet es zinu, ka ir liels spiediens universitātēm sāk ražot atbilstošu saturu. Skaidrs, ka ir visa veida starptautiskie risinājumi, Coursera, Udemy, LinkedIn Learning, kas to jau piedāvā. Uzņēmumi paši savu saturu un ar AI palīdzību, es domāju, arvien vairāk radīs. Cita lieta tas, ka ir iesniedzis arī Ficils un vēl pāris organizācijas ierosinājums darba likuma izmaiņām.
Jo šobrīd faktiski uzņēmējs par tām mācību stundām maksā dubultā. Tu samaksā par to, cik maksā teiksim, pašas mācības, bet tu maksā arī pilnus sociālos nodokļus un darba algas par to laiku, jo tas laiks ir īstenībā kritiskākais. Vēl jo vairāk situācijā, kurā daudziem darba devējiem trūks darbinieki, tu tā liela daļa nezina īstenībā, ko mācīt, godīgi. Strateģiski. Tiešām ne visi ir uztaisījis tā saucamo skills mapping un saprot, kas ir jāmāc. Tā sporādiski tam pieeja un kursiņu formātā. Bet tā otra puse ir tāda, ka ir ļoti sarežģīti arī bieži vien atrast un motivēt darbiniekus mācīties. Jo tas gan ir tas, ko man stāstījuši arī lielie uzņēmumi, mēs viņam visu, mēs viņam to un certifikāts nokārt. Mēs visu apmaksāsim, vai ne? Nemācās, vai ne? Un tad tur ir atkal cits stāsts. Viņi ir gatavi to darīt darba laikā, viņi bieži vien nevar to darīt ārpus darba laika. Ir bērni, teiksim, kaut kāds arī brīvais laiks. Tāpēc es domāju, ka tas izšķirošais būs šobrīd saprast, kā lai panāk, ka tās ir kaut kādas tādas stundas, kuras nāk ar zināmiem atvieglojumiem darbdevējiem. Tu minēji to tālāk mācības izglītību, ka tur startā aizgāja viss nepareizi, bet vai šobrīd ir viena organizācija, kas spēj pateikt, ko tad vajadzēs mācīt, kas zina, ko vajadzēs mācīt? Jo tur ir, man liekas, tur ir ekonomikas ministrija, izglītības ministrija, labklājības ministrija, un tad, man liekas, kad ir tas teiciens... Vēl 14 organizācijas. Jo, var sakot, ja ir vairāk kā viens atbildīgs, tad neviens nav atbildīgs. Jā, tas apmēram raksturo šī brīža situāciju. Un kas ir vistraģiskākais, ir tas, ka atkal, teiksim, mēs uzņēmuma asociācijas esam rādījuši šo zirnekli, kur atbildīgi ir visu, un beigās par milzīgiem zaudējumiem un atpalicību neviens. Kas ir interesanti, ka pēc šī valsts kontrolas ziņojuma un daudziem gadiem, kurā mēs rādām šo sazaroto struktūru, pēdējo reizi, kad tika ziņots par to, kā plānots to risināt, bija izgudrot vēl viena jauna vienība, kas ir sadarbības kaut kāda komiteja, pārsauc nodarbinātības padomu, vienkārši par cilvēku kapitāla padomu. Protams, mēs nomainījām izkārtni, bet fundamentāli vismaz līdz šim brīdim nav nekas mainījies. Es zinu, ka pirmajai cilvēku kapitāla stratēģijai bija ļoti daudz komentāru, ļoti daudz iebildumu. Viņa šobrīd tika pārrakstīta. Es ļoti ceru, ka jaunākā versija gan pārvaldes ziņā, gan KPI ziņā, gan arī aktivitāšu ziņā būs daudz konsolidētāk un centralizētāk. Bet vai būs, es nezinu īstenībā. Tā, labi, es tev uzdošu jautājumu. Visdrīzāk mēs viņu neko netranslēsim, bet intereses pēc. Var sakot, es esmu runājis ar daudziem ministriem, un visi saka, ka viņi laimīgi strādāt ar 2 reiz mazāk cilvēkiem, bet 2 reiz labāk apmaksātiem, jo šobrīd viņiem ir tāda negatīvā selekcija, jo viņi tajos limitos, kas ir, nevar pieņemt motivētus cilvēkus. Ir tur 5%, kas ir ļoti tādi kaut kādā idejas vārdā var strādāt, pašaizliedzīgi tādi, bet tas arī nav ilgtermiņš. Ja? Attiecīgi, tad šobrīd ir daudz, un vēl arī viņus tā kā īsti nevar atlaist, jo nav darba likums, lai viņus tā kā aizsargātu. Tad tas ir arī, tā kā tu visu laiku uzkrāji tādus, kas īsti labi nedara, un tu viņus kaut kur rotē. Es nevaru iedomāties, ka tas varētu būt efektīvi. Tā kā, var sakot, vai tu vari šo nokomentēt? Es pilnīgi piekrītu, bet ir interesanti, ka tev to stāsta ministru, kuru varā ir šo mainīt vistiešākajā veidā. Atkal jau, ja nemaz tas ir valsts kontrolas ziņojums, kas ir jau 3 gadus vecs, ka ir jāatlaiž 30% no valsts sektora darbiniekiem un jāpalielina algas pārējiem. Lūk, tas ir drosmes jautājums, jo skaidrs, ka lielai daļai vadošo partiju pamata elektorāts ir tie paši birokrāti. Līdz ar ko, teiksim, es domāju, tas ir tikai politiskās drosmes jautājums. Un tam būtu dubults efekts. Ne tikai tu varētu noturēt, kā saka, atalgot labāk spējīgākos
dot viņiem vairāk iespējas un nevilkt viņus varbūt kaut kādā tādā mikro purvā, bet arī privātam sektoram atbrīvotos diezgan liels skaits darbinieku, no kuriem es esmu pilnīgi pārliecināta, liela daļa adaptētos, iegūt papildus prasmes un atrastu darbu. Tā kā es domāju, tas ir obligāti jādara. Kāpēc viņi to nedara, es nezinu. Nu, to mēs cerams kaut kad noskaidrosim. Ir vēl kaut kas, ko es tev nepaprasīju, ko tu gribi pastāstīt? Nē. Man liekas, tas, ko ir svarīgi saprast, un tāpēc saku un visu laiku atgādinu, ka mēs, goda vārds, dzīvojam brīnišķīgā valstī ar ļoti augstu kopumā dzīves kvalitāti. Es saku, mēs esam starp 2% pasaules, Jā, nu to nevajag valsts, un ir jāmaina bišķi tā attieksme negatīvā, jo īpaši pret valsti, jo kopumā, es arī esmu pirmā gimnāzijas absolvents, esmu absolvējis Kolumbijas universitāti, mans brālis mācījās 49. komercskolā, viņš beidza West Point un Hārvardu. Tev no Latvijas skolām startēt uz pasaules labākajām universitātēm ir vieglāk nekā no Amerikas. Skaidrs, ka tā izglītība, kur man bija pirmā gimnāzija, atšķirās no tā, kas ir šobrīd, bet es personīgi varu teikt tikai visu to labāko. Par Latvijas izglītības. Man dēls mācās 2. gimnāzijās arī var teikt tikai labāko. Meita Franču licē arī tikai labāko. Tev ir iespējas salīdzināt arī privātajām skolām un teikt, klausieties, nav ne sliktāk, varbūt pat labāk, tikai apmaksā valsts. Tā kā, labi. High five, 10.